Apskatīsimies, kā izskatās Ķīnas auto pašā Ķīnā un cik tie maksā. Un jāsaka, ir gan uz ielām, var redzēt diezgan daudz jaunas Ķīnas auto. Tie izskatās moderni, kad brauc blakus BMW, piemēram, kāds no modelīšiem. Tie tā neizskatās. Jāatzīst gan, ka paši jaunākie BMW gan nav redzēti šeit, bet te var ievērtēt, kā izskatās zīkars. Un te sanāk cenas, ko tad mēs arī vēlāk pārvērtīsim uz eiro un pie raksta auto pieliksim. Te ir NIO House, lūk cena, un tā izskatās pats auto. Katrā ziņā es domāju, ka mēs arvien vairāk būsim pārsteigti par to, kādu auto ražo Ķīnā, lai arī šobrīd ir nelieli negatīvi iespaidi cilvēkiem, kas ir pieredzējuši Ķīnas auto pirms 10 vai 15 gadiem. Es domāju, ka šeit to īsti salīdzināt nevar. Nu, reku, labs dizains ir. Tagad jāatzīst ir problēma ar šitām skaistajām kupējām. Mēs braucam ar vienu Fox tādu auto, un tur galva sitās reāli pret to stiklu. Nu, un te, piemēram, ir auto, kas nesen pārpeldēja upi, tepat Vuhā. Un lūk cenas Ķīnā. Ražotājs Li. Ar tām izrunām vairāk ņemsim tā latvisko variantu. Nu, vai tas izskatās neatbilstoši? Manuprāt, izskatās ļoti moderni. Redzēsim, kā tas būs ar laiku, cik šī te izskats mums apniks. I6 modelis un L9. Nu, ļoti solīdi reprezentabli izskatās auto. Un te var apstīties, kā ir salons. Jā, tāda atbild tie, kas mums raksta komentāros Ķīnas sūdi. Un, jā, te jau bišķiņi vēl uz prēmiju. Un te mēs varam apstīties cenas. Modeļiem I8, I6. Mēs vēlāk Latvijā jau auto pārtulkosim. Šeit gan es skatos, ka ir modifikācijas. Rekur I6 maksā 239 000. Un lielais auto, kas man patikās, ir 440 000. Cena Ķīnā 55 000 eiro. Jebkura Eiropā šito auto ķertu pa 55 000 eiro, es domāju. Tas ir par šo te auto. Vēl viens ražotājs, par kuru lielākajai daļai nav pat nojausmas. Arī man. Bet auto ir, auto izskatās labi. Un, nu jā, tā mums ir pilnīgi, jā. Te ir pat šāds te digitālais, kas, starp citu, es domāju, ka būs kā tendence arī pēc pāris gadiem Eiropā, bet, nu, es nezinu, es esmu vismaz vizuālajā ziņā ļoti pārsteigts par Ķīnas autobūvi. Tā ir ar milzīgiem tempiem aizgājusi prom no tā, kas bija pirms 10-15 gadiem. Tāds izskatās salons, tas nav koncepts, tas nav nekas nākotnes. Lūk, tā izskatās. Un maksā 209 000 juāņu. Izdalīja ar 8, kas varētu būt eiro, kurs 26 000. Vienkārši neticami. Kas notiktu ar Eiropas autobūvi, ja šo auto varētu par 26 000 eiro nopirkt Eiropā? Tiem, kas nezin, tātad, kas notikās mums? Eiropā bija ievedmuita 10% visiem autoražotājiem. Un tā kā Ķīnas valdība atbalstīja elektroauto ražošanu Ķīnā, kā mēs redzam veiksmīgi, tad Eiropa pielietoja papildus tarifu. Izejot no kompānijas, kas cik daudz saņēma un kā sadarbojas ar Ķīnas valdību, saņēma vairāk vai mazāk. Vits dabūja kaut kā 21% vēl klāt, Saiks it kā pat 45% vēl klāt. Pār iemesliem, kāpēc laikam nav jāstāsta, kā jūs saprotat, paskatīsimies, cik maksā, piemēram, Ķīnā šis auto, kurš Latvijā maksā 170 000 eiro. Un šeit auto, kas vēl nemaz nav Latvijā, mazais M-Hero it kā brālis. Mazais maksā no 320 000 līdz 370 000 eiro. Paņēma lētāko cenu un dabūja 40 000 eiro par šo. Un 637 000 juāņi pret eiro sanāk 79 000 eiro, jeb tas ir 80 000 eiro. Šo video tu vari apskatīties, ir arī auto, bet bišķiņ jāpašķir atpakaļ. Un te mēs būtībā redzam komplektācijas un cenas 637 000 un 690 000. Tas sanāk tikai 90 000 vairāk nekā Ķīnā. Apstīsimies, cik un kas mums maksā Teslā.
Nu, lūk, un redzam, ka Model 3 mums sanāk šādās cenās, dažādās variācijas, un konkrēti šis te sarkanais mums sanāk eiro, 29 000 eiro pār jaunu mašīnu Ķīnā. Un te ir Model Y cenas, tas jau ir modernizācija, facelift saucamai, un sanāk, ka lētākais Y ir 32 900 eiro. Nu, pirmkārt, ja pašizmaksa parāda, un pārdošana cena parāda, cik svarīgi ir pašizmaksa, tu dabū cenu lejā, kā Eiropietim konkurēt, kurš, nu, labi, ne Teslas līmenī, bet, nu, kurš ir reiz 2, reiz 3 cenā, kad Ķīna ienāks pilnvērtīgi Eiropā. Tas ir tas jautājums. Jāatzīst, ka ķīnieši paši nezina savas automarkas, arī es, teiksim, šo uz ielas laikam redzēju tikai vienu reizi, kad taisīju priekš šī auto tāds kā logo atpazīšanas spēli nosacīto. Nu, tad paskatīsimies, kas te ir un cik te maksā. Pirmkārt jau var dabūt pēc QR koda var ienākt, bet es saprotu, ka te jāliek klāt ir vienkārši 0,2, un tad mēs tiksim pie tās cenas. Šie nevarētu teikt, ka manā izpratnē ir modernie dizaini, bet, lūk, cena sanāk 22 000 eiro. Vēl viens Ķīnas ražotājs. Un skatāmies, kas mums te sanāk. Tā M9 cenu es te neredzu, jāiet uz mājaslapu. Un cena joņos sanāk 389 000 vai eiro 48 700. Un te varam apstīties, kā izskatās salons. Salons ir ļoti labā izpildījumā. Elektroniskā vadība, bīdāmie krēsli. Un priekšas, ap citu, stūras, mūcstūra pat vecām nosacītas stiliņām. Tāpat ir planšeti iespraust. Un, protams, kad BMW iesāk tie kristāliskie ātrumi pārslēgti. Zem Amerikas sankcijām pakļautās Huawei arī ražo autos. Tur citu viens no lielākajiem ražotājiem, kas ražo priekš citiem. Huawei ir tāds tā kā apakšā. Rekur M9, S9T, 30 980, tas sanāk šitas te auto. Tā. Te ir interesanti, Luxīte sanāk, kā Sherry apakšzīmos. Tad kāpēc viņš ir Huawei standā? Rekur ir saiks. No pārdevēja uzzināja, ka šis te Luxītes ir taisīts sadarbībā ar Huawei. Nevar saprast, kurā fabrikā, bet tā sadarbības moments ir, bet katrā ziņā redzam, ka riepas ir no Pirelli ražotāja. Par pārējiem auto tur nevarēja īsti saprast, jo angliski viņi runā ļoti švaki. Šis auto nesot Huawei, nu, atkal no pārdevēja teiktā, bet, nu, jebkurā gadījumā tas ir Ķīnā ražots auto un ķīniešiem piedarošs zīmols, un tā izskatās salons. Nu, pēc salona var noteikti pateikt, ka tas ir prēmijums. Tas tāds ieskats Ķīnas autobūvē, kas skatās uz ļoti skeptisku to. Es varu pateikt, ka Ķīnas autobūve īsti ne Eiropā, ne Latvijā nav ienākusi, jo tas, ko mēs redzam uz ielām, šos te auto mēs redzam uz ielām Ķīnā, tad tie ir stipri modernāki nekā mūsu autoparks. Ja nevar zināt, kas notiks ar šo auto pēc cik tur tiem gadiem, kas notiks ar rezerves daļām, pagaidām vēl nav, un mums ir viens gadiņš pieredze ar Ķīnas auto, un kā jau minēju, ne ar tiem, nu, modernākajiem, kas vismaz šeit ir redzams. Onvo L90. Tāds mums izskatās. Un apstīsimies arī, cik tad tas maksā. Ekrāns otrajai rindai, un tad mēs skatāmies, kā mums izskatās priekšējais panelis. Asketis. Būtībā mēs jau redzam, ka šeit tādā Ķīnas modernajā autobūvē turpinās Teslas. Tīrā veidā Teslas gan saloni, gan dizaini. Un arī aizmugurē ir iestrādāta masāža. Nu, tagad atskatoties cenas, divas versijas. Šeit ir dārgākā 265 000, tas ir 33 000 eiro. Nu, tur mums pēc tam aizgāja diskusija bišķiņa tā. Beigās viņš man sajauca galvu, ka likās, ka tā varētu būt īres cena arī kaut kā, ka tev baterija nav jāpērk, bet, nu, cenas redzat, un ir arī kaut kādi iespēja par to visu, kas te notiek, kas te ir redzams. Līdz ar to es gribu teikt, kas vēlās, var to saukt par ziepju traukiem. Jā, drošībā parasti tie sākumā vēl atpaliek. To, ko viņi taisa līdzīgi ar iekšzemes dzinējiem, tur jau mēs redzējām iepriekšējos auto video, vismaz no Sherry, Tigo
8 Tigo 7 ar hibrīdu dzinēju. Dabūja pat 5 zvaigznes Zenkapā. Tie nāk iekšā Latvijā. Pēc 2 gadiem mēs uzzināsim arī, kas ir ar rezerves daļām. Bet pats galvenais ir tas, ka pret manā vērtējumā, pret to, kas ir nopērkams Latvijā, vidēji un vidējais Ķīnas auto jaunais, kas tiek ražots, ir galvas tieši priekšā. Jā, galvas tieši priekšā un man prognoze, varēsim apstīties, tas nenozīmē, ka tas tā būs. Diemžēl ir tāda, ka Eiropā bankrotēsies un slēgsies arvien vairāk, nevis kā tagad daži 10 000, bet 100 000 ražotni. Jā, nenāks kaut kas ārkārtējs. Vēlreiz jau var parādīt, teiksim, šī auto nav nekas tāds. Tāpat tur ir tehnoloģiski visādi interesanti risinājumi, jā. Bet modernie dizaini Ķīnas autobūvē, kā tie izskatās pret to pašu Volkswagen standu, ID4, kur ir, tā. Un mēģināsim saprast, cik uz šī te plakāta, kas ir nolikts uz zemes, pieliecies maksā mums ID3 un ID4. Varam saprast, ka distance ir 451 un 442 km. Te sanāk aprēķini 17 000 un 18 700 eiro. Volkswagens Ķīnā. Un tā mums izskatās Volkswagens. Tās mums ir moderns dizains. Jā, ir aprīkojums. Starp citu, te izskatās, ka ir vēl tā multistūra, ko tagad no Eiropas izņēma ārā, jo sanāk netīšām pieskarties. Un tā nav tā, ka tā ir baigākā Essence, super ultra, pats labākais izvilks. Nē, uz ielām mēs redzam vēl citus ražotājus. Un tie pārsteidz savu izskatu. Visvairāk gan man jāatzīmē personīgi patīk Xiaomi vai Xiaomi. Un tur ir 2 modeļi, SU7 arī ļoti labi izskatās. Un ir vēl viens tāds ala Ferrari džipiņš. Secinājums izdarām paši. Es iedevu tādu ieskatu, iedevu prognozi. Varam parunāt komentāros. Un katrā ziņā domāju, ka tur gan varētu lielākā daļa piekrist, ka Eiropas autobūve gaida grūti laiki. Īpaši, ja neatcels 2035. gadu. Un varam sapņot par skaistām puķītēm, bet ja no top 10 4 ir Vācu autobūves uzņēmumi kā vērtīgākie Eiropas Savienībā, un tiem ies grūti, tad varam padomāt arī, kā tie pados līdzi visu kopējo Eiropas Savienības ekonomiku. Un te ir tas sākums, zin kā, kad parasti filmās rāda, kā tas viss sākās. Tas ir sākums un tie nav koncepti, tas pats svarīgākais saprast. Tā kā padalāmies komentāros, auto zem šī video. Esmu vēl dažas dienas Ķīnā, ja kaut ko vajag var uzzināt, jo ir tā, ka īstenībā Ķīnā ir tik daudz informācijas, kā es minēju, viņi paši nevar visus savus ražotājus zināt, bet arī nav tik viegli atrast, ņemot vērā valodas barjeru. Tā kā varbūt kādu informāciju, ko šeit minēju, pārpratu, bet es redzu, kas notiek uz ielām, un es uzskatu, ka Ķīnas autobūve ir pavisam citā līmenī, kas 10 gadus atpakaļ, un es pat teiktu, ka 7 gadus atpakaļ. Pēdējie 3 gadi ir izrāviens, skatīsimies, kā viņiem ies ar to kvalitāti dzelžu līmenī.